Ziņu noslēgumā dodamies uz pasaules otru malu. Latviešus uz eksotisko Dubaju 7 stundu lidojuma attālumā lielākoties aizved vai nu darbs vai ģimene. Tādēļ īpaši tiek novērtēta iespēja tikties ar citiem Arābu Emirātos dzīvojošajiem tautiešiem. Visā reģionā kopā ir ap 1200 Latvijas valstspiederīgo, kuri tikai pagājušā gada beigās izveidojuši domu biedru grupu, nodibinot latviešu biedrību ar nosaukumu Latviešu kopiena Emirātos. Īpašu paldies jaundibinātā biedrība saka Latvijas vēstniecībai, ko dēvē par saviem krustvecākiem. Un vairāk stāsta kolēģi no diasporas portāla latviešu.com. Pirmais jaundibinātās biedrības Latviešu kopiena Emirātos pasākums notika Dubajā, mājās pie vienas no Latviešu biedrības dibinātājām, Ingūnas Melbergas, pulcējot vairāk kā 50 cilvēkus, no kuriem puse bija bērni. Tas bija ļoti neierasti dzirdēt latviešu valodu Dubajā, Emirātos. Baigi forši, man liekas, ka visi izbaudīja, tā skaitā es. Bija īpaši piedomāts, lai bērniem nemirkli nebūtu garlaicīgi, un lai izklaides būtu pēc iespējas latviskākas. Latgales etnogrāfiskās vēstniecības vadītāja Iveta Seimanova no Latvijas bija ieradusies ar vairākiem čemodāniem, lai vadītu latviešu tautas tērpos tērptu lellīšu darināšanas darbnīcu un kopā ar vicmuižu Sannužu stāstītu par tautas tērpu vēsturi. Iepazīties ar latviešu zīmēm varēja arī, darinot kartiņas un grāmatzīmes. Ļoti patika, jo es varēju šeit paspēlēties ar bērniem un iemācīties kaut ko jaunu par tautas tērpiem droši vien, vai ne? Jā. Varēju uzsitīt savu jauno lellīti un bija forši, un man patika satikt jaunus draugus un taisīt lietas. Kas tev vairāk patika? Zīmēt. Zīmēt? Ko tu zīmēji? Tautas meita. Tautas meita. Visās bērnu nodarbēs aizrautīgi pievienojās arī vecāki. Redzot to, ar kādu jaudu un apņēmību šīs te meitenes strādā šai biedrībai, es domāju, ka viss viņiem ir priekšā. Viss notiksies, viss būs. Biedrības plānos ietilps ne tikai latviešu skoliņas dibināšana un kultūras pasākumu organizēšana. Un trešais mūsu darbības virziens būs palīdzēt veidot šīs te ekonomiskās attiecības ar Latviju, šo te ciešo saiti, lai arī mēs te latvieši, kas esam gan profesionāļi, gan entuziasti un zinoši cilvēki ar kontaktiem, palīdzētu Latvijas uzņēmumiem rast veidus, kā ienākt šeit. Pirms nedaudz vairāk kā 10 gadiem apvienotajos Arābu Emirātos bija tikai daži latvieši, bet nu skaits ir krietni audzis. Kopš laika, kad mēs bijām 7, tā kā tur bija Sniegbaltīte un 7 rūcīši. Protams, ka cik es kā šodien dzirdēju, kad ir pār 1000 cilvēkiem šeit, un tas jau ir diezgan daudz. Protams, nekad viss neiesaistās, bet es vienmēr esmu teikusi, un es līdz šim tā uzskatu, kad lūdzu, nevienu neapvainoties, bet labākie latvieši dzīvo Emirātos. Latviešu.com sadarbībā ar diasporas reportieriem visā pasaulē. Okularus ar modernu sūmiņu uz pleca.